Deputāti, speciālisti un 14:00 aicinājums sākt šīs dienas domas sēdi. Bet pirms mēs ķersimies pie darba kārtības, es vēlos visus informēt par to, ka ar šodien mūsu sastāvu papildina Rināls Puķi, kurš ir kļuvis un piekritis mums kļūt par deputātu. Un tad līdz ar to pirmā sēde atļausiet apsveikt, pasniegt gan. Un tālāk pāriem pie darba kārtības. Tātad darba kārtībā jums tika izsūtīti e-pastos 31 lēmuma projekts, iepazīstoties un skatoties tālāk, tad ir priekšlikums šodien no darba kārtības izņemt 8. punktu, tātad lēmuma projektu, kas ir par pašvaldības kapitāla sabiedrību valdes locekļu atlīdzības politikas apstiprināšanu. Ja? Tad tur ir lietas tomēr vēl precizējums, un līdz ar to lūgums būtu viņu izņemt ārā no darba kārtības. Vai kolēģi ir jautājumi? Ja nav, tad man būtu lūgums ar šīm izmaiņām arī balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Un tātad pirmais lēmuma projekts, kas sagatavots saistībā ar ko jau es minēju, par Saldus novada domas sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļu ievēlēšanu, un sagatavots lēmuma projekts par šo te komitejas locekli apstiprināt Rinaldu Puķi. Jo, tātad Madars Bobkovs vietā. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi apstiprinām Rinaldu šajā te komitejas sastāvā. Tālāk 2. un 3. lēmuma projektu es atļausiet ziņot kopā, tātad pēc procedūras skatoties, tātad, ka lēmuma projekti ir sagatavoti par grozījumiem mūsu izglītības un jaunas lietu komisijas vārdiskajā sastāvā, kā arī nevalstisko organizāciju un sadarbības partneru šajā te sabiedriskā komisijā. Tātad Madara Bobkova, kā mēs zinām, nolika deputātu mandātu, un šobrīd pēc saziņas un iesnieguma saņemšanas šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kuru viņi tiek apstiprināti kā fiziska persona, lai turpinātu darbu šajās komisijās, nevis kā deputāti jau. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot gan par 2., gan par 3. Ja? Kurš par? Paldies, tātad komisijas sastāvi ir ar grozījumiem apstiprināti pa jaunu. Tālāk 4. lēmuma projekts mums ir par Saldus novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietnieka amata likvidēšanu un izpilddirektora pirmā vietnieka atbrīvošanu no amata. Ziņā mums Nelī. Lūdzu, Nelī, izpilddirektora. Labdien visiem! Atgādināšu to, ka 26. gada 29. janvārī tika izdot saistošie noteikumi par grozījumiem Saldus novada domas saistošos noteikumos, ar kuriem tika nolēmts, ka no 1. aprīļa 26. gada pašvaldības izpilddirektoram būs viens vietnieks. Līdz ar to, saskaņā ar iepriekš minēto saistošo noteikumu stāšanos spēkā, tiek likvidēta pašvaldības izpilddirektora pirmā vietnieka amata vieta, līdz ar to no amata atbrīvojums izpilddirektora pirmais vietnieks. Tas ir pirmais lēmums. Jā. Tad jābalso par katru atsevišķu, kas ir otrais. Kolēģi, vai jautājumi par šo? Jā, lūdzu, Edvards. Jā, Edvards Šmits, lasot lēmumu projektu, man netiek skaidrs, jo iepriekšējā sēdē, tad 29. janvārī mēs runājam par to, ka tiks veidots vai iekšējais konkurss. Jā, es tālāk stāstīšu. Būs tas. Tas nav pie šī? Nē, tas būs tālāk par apstiprināšanu. Es jau varu visu to procesu izstāstīt, ja arī tad varbūt izstāstīt visu procesu. Šis tiešām nav dalāms atsevišķi pa punktiem. Pēc 4., 5. un 6. Ja? Tad lūdzu visiem izstāst. Arī 5. punkts attiecās saistībā ar šiem saistošo noteikumu pieņemšanu, grozījumu pieņemšanu, tiek likvidēts arī otrā vietnieka amats. Tālāk, nākošais ir par Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku iecelšanu amatā un amata savienošanu. Un atkārtoši atkal, ka saistībā ar šiem saistošiem noteikumiem, kas tika pieņemti 29. janvārī, tātad tika nolēmts, ka ar 1. aprīli būs viens izpilddirektora vietnieks. Pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldība 2. februārī abiem bijušajiem vietniekiem nosūtīja vēstuli ar uzaicinājumu, kurā tika lūgts izteikt viedokli par vēlmi pretendēt uz pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. Šā gada 9. februārī pašvaldības lietvedībā tika saņemta Karīnas Ciesmanes e-iesnieguma vēstule, kurā Ciesmane informē, ka ir gatava un pauž vēlmi pretendēt uz Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata vietu. Ar 2026. gada 9. februāra Saldus novada domas priekšsēdētāja vietnieka attīstības un infrastruktūras jomā Raivi Zīru par rīkojumu
tika izveidota komisija, pašvaldības izpilddirektors, otrās vietnieces darba novērtējumu, un tika izveidota 5 cilvēku sastāvā, kuras vadīšana tika uzticēta man. Tātad komisija izvirzīja kritērijas līdzīgi, kā tas bija stiprinot izpilddirektori ar tādiem kritērijiem, un komisijas locekļi tātad aizpildīja attiecīgi anketas, kurās tika vērtēts šis darbs, ka tajā ietilps gan kompetence, gan kvalitāte, gan profesionalitāte, gan darba rezultāti un kopējas zināšanas par pašvaldības darbu. Tāda Saldus novada pašvaldība ir veikusi pārbaudu arī saistībā ar soda reģistru, kur bija jāsaņem izziņa par to, vai minētā kandidāta nav kādā no soda reģistriem, kas arī neuzrādījās, un līdz ar to viņai ir visas tiesības pretendēt uz šo amatu. Un sakarā ar interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbā, līdz ar to Karīnas Ciesmanis ieņemtajam amatam, kā pašvaldības izpildu direktorei, ir noteikts arī valsts amatpersonu status. Saskaņā ar saistošiem noteikumiem, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieks organizē, plāno un vada Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes darbu, īsteno Brocēnu pilsētas Cieceres pagasta apvienības pārvaldes vadītāja kompetence un pilda pārvaldes vadītāja pienākums, kas noteikti pārvaldes nolikumā. Karīnas Ciesmanas amata pienākumos tātad turpmāk būs šos pienākumus pildīt un īstenot minētās apvienības vadītāja kompetenci. Un tas nozīmē, ka valsts amatpersonas sateikts ir arī noteikti apvienības pārvaldes vadītāja amatam. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā domē jāvērtē un jāpieņem pietiekami pamatots lēmums un jāizvērtē, vai valsts amatpersonu var savienot ar citu amatu. Un šis cits amats ir šis izpilddirektora vietnieka amats, ko atļauj savienot likums. Es iepazinos ar 2020. gadā Vārā ministrijas arī skaidrojumu, ka tātad pārvaldes vadītājs izpilddirektora vietnieks drīkst savienot amatu ar pārvaldes vadītāju, tikai, protams, ka uzraudzību par šīm te pārvaldes vadības amata pienākumu veikšanas lietām uzrauga izpildu direktors. Tātad pašvaldības likuma normas neaizliedz novada pašvaldību esošu pilsētas un pagasta apvienības pārvalde vadīt un tās vadītājs kompetenci īstenot pašvaldības izpildu direktoru vietniekam. Lai pašvaldības izpildu direktors vietniece, kur pilda arī Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes vadītājs pienākums nebūtu jāveic sava darba tiesiskuma un liederības kontroli attiecībā uz amata pienākumiem, tad saskaņā ar pašvaldības nolikuma 19. punktu Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes vadītājs tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektorei, kur arī veids Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes darba tiesiskuma un liederības kontroli, līdz ar to ir novērsts interešu konflikts. Un pēdējais, ņemot vērā, ka šī lēmuma sagatavošanā laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju nav konstatēti fakti, kas liektu Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Karīnai Ciesmanai pildīt amata pienākumus arī kā Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes vadītājai. Lūgums līdz ar to apstiprināt šos trīs lēmumu projektus. Paldies, man bija jāiedod. Lasot šo lēmumu pamatojumu un to, man nekur neparādās, vai arī nosūtīts uzaicinājums tātad pirmajām vietniekām piedalīties šajā atlasē. Vai šeit parādās tikai otrais vietnieks? Uzaicinājumi tika nosūtīti abiem vietniekiem vienlaicīgi, uz kuru tika saņemta viena piekrītoša atbilde startēt šajā izvērtējumā, tā bija no Karīnas Ciesmanas. Un otru netika saņemta. Godprātīgi es drīkst uzdot jautājumu pirmajam vietniekam vai otram, kurš tad ir vietnieks? Pēc kāds man ir pirmais vietnieks šobrīd? Nē, ir tikai viens, ir jau nākamā tikai viens vietnieks. Šobrīd ir pirmais vietnieks ir ārgas funkcijas. Tika saņemta vēstule, kurā koleģiāli tika atbildēts, ka uzskat par neliederīgi piedalīties šajā izvērtējumā. Viņš atbildēja tikai negrib piedalīties. Vai arī Arvim ir ko teikt šai sakarā vai nē? Tāds jautājums tie. Jā, var, protams. Deputāti, atbildēju uz uzaicinājumu, kad es nepiedalīšos, jo
publiski pieejama informācija jau bija, kāda ir izpildu direktora vietnieku pienākumi, kas funkcionāli orientēti uz esošiem pienākumiem. Līdz ar to izvērtējot sevis pieņem lēmumu, ka tie būs neliederīgi iztērēti pašvaldības resursi, lai organizētu atlases kritērijus, izvērtēt, kur paredzamais rezultāts jau ir paredzams, kāds viņš būs. Un tas arī visgodīgākais risinājums ir no manas puses. Un pašvaldība visaudzējošākais. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu nedod. Jā, Uzvagar. Jā, es arī šajā jautājumā gribu izteikties. Tad mēs samazinām izpildu varas vietnieks. Izpildu varā mums bija 2 vietnieki, tagad būs 1 vietnieks. Tāpat laikā mums pie šī galda, kas ir lēmēja vara, mums ir 3 vietnieki. Jā, es uzskatu par nepareizi. Mums būtu drīzāk jāsamazina izpildu varai vietnieku skaits, nevis lēmēja varai jāsamazina vietnieku skaits, nevis izpildu varai, kas dara praktiskos darbus. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu nedod. Ja es pareizi sapratu, tad šī te ir tā kā no pirmā vietnieka var būt tāda koleģiāla atkāpšanās, ņemot vērā jau esošā tātad iezīmēto darbu specifiku, kas ir plānota Karīmei. Tā es pareizi sapratu to domu. Jā. Un tad vēl viens jautājums pie šī, ka tas skar arī Saldus pilsētas pārvaldes, man liekas, pārveidī par infrastruktūras nodaļu. Jā. Un tas skar arī visus šos darbiniekus, kas strādā pilsētas pārvaldē. Ja es atceros pēc struktūras schēmas, tur ir veidot jaunu nodaļu. Vai kaut kur ir pieejams šīs jaunās nodaļas nolikums? Tieši šobrīd tas arī top. Pieņemot šos lēmumus, mēs ejam tālāk. Tas ir cik tālāk? Nolikumu mēs nākot tālāk stiprināsim. Tad viņš tiks apstiprināts? Nākošā domas sēdē. Tas ir jāstiprina domas sēdē? Piedošana. Es domāju, ka no Intras, piedod, es varu izteikšos skaidrāk, tad nevis nākamajā domā tiks apstiprināts, bet uz nākamo domu tiks virzīts. Jā, virzīts tiks. Jā, vienkārši es skatoties no laika grafika, tā kā šīs izmaiņas ir no 1. aprīļa, un šai nodaļā strādā daudz darbinieku, kur iepriekš būtu jābrīdina par izmaiņām viņu darba līgumos un tā tālāk. Ja viņi jau šobrīd nav iespējams iepazīties ar jaunās nodaļas nolikumu, kad ir palicis tikai mēnesis līdz šīm izmaiņām. Būtis nemainīsies un pienākumu. Jā, bet darba likumdošana. Tas ir darīts. Bet viņi var iepazīties šobrīd ar nolikumu. Šodien, jo tad līdz 1. martam, jo līdz 1. aprīlim būs palicis 1 mēnesis 1. martā, kad viņiem jābūt tiesībām iepazīties ar šo nolikumu. Nolikums tiks izstrādāts, un viņiem būs arī tiesības un iespējas arī ar viņiem iepazīties. Vai tad tiks pārbīdīts šis termiņš 1. aprīlis, ja nolikums būs vēlāk? Nē, 1. aprīlis noteikti netiks pārbīdīts. Kolēģi, vai vēl jautājumu? Man tad ir konkrēts vēl jautājums, tā kā mums izpildu direktori rāda labo piemēru samazinot vietniekus, ir konkrēts jautājums domas priekšsēdētājiem, kad ir plānots samazināt domas priekšsēdētāju vietnieku skaitu, kurā laikā, cik ilgā periodā. Šobrīd šādi grozījumi netiek plānoti. Paldies. Kolēģi, ja vairāk jautājumu nav, tad lūgums man balsot par, sākot ar 4. lēmumu projektu. Ja? Kurš par 4. lēmumu projektu? Kurš par? Paldies. Pret. 1 pret. Atturās. 2 atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Tālāk lūgums kolēģi balsot par 5. lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. 1 pret. Atturās. 1 atturoties. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Un 6. lēmumu projekts. Kurš par? 6. ir par vietnieku iecelšanu amatā un amata savienošanu. Ja? Tad, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. 1 atturās. Paldies. Tad visi 3 lēmumu projekti ir pieņemti. Paldies, kolēģi. Tālāk 7. lēmumu projekts par atļauju amata savienošanai pašvaldības izpilddirektorei. Un tad mēs esam saņēmuši iesniegumu. Jā. Un izpilddirektori tad vēlas turpināt darbu kā veselības ministrs padomnieks. Ja? Līdz, protams, pilnvaru izbeigšanai ministram. Ja? Kolēģi, vai jautājumi? Jā, lūdzu. Ja es pareizi atceros, izpilddirektors sāka darbu kā izpilddirektori no 1. novembra. Šobrīd jau mums ir pagājuši 4 mēneši.
vai šis lēmums tiek uzskatāms par legalizāciju, vai tas ir šis kāds jauns amats, kas nebija zināms 1. novembrī? Tas nav jauns amats. Arī izvērtējot un runājot ar ministru par to, vai viņam ir liederīgi saglabāt mani kā ārstētu padomnieks, tik pieņemt lēmumus turpināt līdz ministra iespējamām darba beigām, ja jūs apstiprināsiet. Otrs jautājums ir, kāds mums kā pašvaldībai ir iegūms no šī, jo ņemot vērā īpaši to, ka jums no 2 vietniekiem šobrīd būs tikai 1 vietnieks, kas palielinās darbs lodzi, arī šīs amats paņems kaut kādu jūsu laiku. Kāds varētu būt sekas pašvaldībai vai ieguvumi? Šim amatam ir minimāla noslodze tiešajā darba ietekmē, tāpēc, ka lielākie darbi ir izdarīti jau, kas saistās ar visām reformām, kur man bija iespēja darboties tieši kā kapitāla sabiedrības vadītāja, tā kā tas būtiski nevarētu ietekmēt nekā, jo vairāk vai mazāk arī sanāksmes, kurās esmu aicināti piedalīties, notiek Zoom platformā bieži, un es to varu veikt, nebraucot vienmēr uz ministriju un neesot šajās regulārajās sanāksmēs. Labums te nav tikai jāskatās uz Saldznotu pašvaldību, man ir kolēģi visā Latvijā, kuriem ir bijis svarīgi aizstāvēt šīs reģionāla intereses, un es to esmu darījis vairāk citu pašvaldību interesēs, varbūt kam interesēs nekā šeit uz vietas. Godīgais jautājums, jo droši vien šī brīža situācija ir, tātad pazīt kādu ministru, tā ir laba lieta vai nē? Vai kolēģi vēl jautājumu? Ja nav, mēs jau pazīt ministrus varam, bet vai no tā ir kāds beigās kāds ieguvums mūsu novada iedzīvotājiem? Ja mums ir izpildu direktoram šāds te amats, es domāju, ka tā ir iespēja daudz ciešāk un operatīvāk risināt arī jautājums, kas attiecās uz Saldu novadu un arī uz Saldas medicīnas centru. Tad es varbūt ierosinātu izpildu direktorai pēc 3 mēnešiem ziņot, kādi ir darba rezultāti šajā papildus darbā, kāda mums ir. Es arī tagad varu ziņot par šajā. Nē, tagad nevajag neliek. Pastāvēt vēl 3 mēneši un tad apkopo visu kopumā, ja? Jā, Labi. paldies. Kolēģiem vairāk jautājumu notalūdzu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Tātad lēmums ir pieņemts, ļaujam tev savienot un atskaitīties un darīt daudz labu. Paldies tev, Nelī. Tālāk, 9. lēmprojekts ir par mūsu aģentūras tiks darba plāna apstiprināšanu. Jauna ziņojums aģentūras direktoru. Maija, lūdzu, Maija. Labdien, klātesošie. Tā, kā jūs redzat, šis te ir Saldas turisma informācijas kultūras un sporta centra gada plāns šim gadam. Tā kā šis tika aizstāvēts gan kultūras un turisma komisijā, gan arī komitejā, tad es esmu saīsinājusi šo te prezentāciju, lai varbūt, ka ietaupītu jūsu laiku. Sāksim ar vizuālo iespaidu. Ko es gribēju parādīt? Es gribēju parādīt, ka mums ir kāds objekts, kuru mēs ļoti vēlamies attīstīt un kurš ir mūsu, es teiktu, ka sāk jau kļūt par mūsu pilsētas identitāti un mēs esam gan adventas tirdziņoši pagājušajā gadā šo te objektu, tas ir Saldas centra pagalms, mēs esam gan šajos pasākumos parādījuši tā iespējas un mēs redzam, ka cilvēkam ļoti patīk šis pagalms un ka tas tiek izmantots un tāpat arī šajā gadā. Februārī, kā jūs redzat, mīlestības dienas nedēļā, mēs esam izgaismojuši un izgreznojuši pagalmu. Tas varbūt ieskatam, uz ko mēs arī šogad ļoti, ļoti strādāsim un mēģināsim darīt tā, lai šis pagalms kļūtu ar vien populārāks un pieejamāks. Nedaudz ieskicēsim turismu nozari. Tātad, kas ir būtisks informācijas sagatavošana un mārketings, tas ir jebkurai nozarei, jo mēs varam darīt daudz labu lietu, bet ja tās netiek popularizētas un ja tās cilvēki nezina, tad tām īsti nav nozīmes. Tālāk, protams, kas ir viens no pamatakmeņiem balstiem turismu nozarei, ir materiāla sagatavošana, izdošana un izplatīšana. Šogad mēs esam plānojuši turismu bukletu izveidot no jauna, protams, arī papildinot visu informāciju, kas tajā ir. Un tas patiesībā ir ļoti liels darbs, apzvanīt visus turismu uzņēmējus, saprast, vai nav mainījusies kāda informācija, vai kāds ir varbūt beidzis darbību, vai ir kādi jauni uzņēmēji, tā kā mūsu turisma meitenes jau pie šī te sāk strādāt. Tālāk, protams, ir sadarbība ar Kurzemes reģionu, Latvijas novada valsts līmeņa turisma organizācijām, tas ir KTA, ar ko visvairāk mēs sadarbojamies gan lielā Jēkaba organizēšanā, gan dažādās turisma aktivitātēs.
Tālāk turisma pasākumu organizēšana, kā piemērus var minēt 8. marta pārgājienu, kas pārgājienu vispār ir kļuvusi ļoti populāra un pieprasīta. Mums ir šobrīd jau vairāk kā 60 pieteikumi, tāpēc mēs esam slēguši šo te pieteikšanos. Cilvēkiem interesi ir gana liela, un mēs par to priecājamies, jo acīm redzot to, ko mēs darām, tas ir vajadzīgs. Tālāk Saldus novada suvenīri, to mēs papildinām katru gadu, piemēram, cepures jau ir iztirgotas, šogad mums ļoti veiksmīgs gads. Atbalsts turisma nozares uzņēmējiem, regulāras tikšanās, apmācības, informācijas apmaiņa, tas ir tas, uz ko mēs ļoti strādājam, lai uzņēmēji arī gūtu ieskatu par mūsu darbu un par to, kādas ir iespējas novadā. Neliels ieskats dažos turisma pasākumos, labi, tas bija tikai viens. Pārējo jūs varat gūt sociālajos tīklos. Jā, tas bija ļoti neliels. Tālāk sporta nozare. Tā lampa nedaudz traucē, es neredzu. Publisku sporta aktivitāšu veicināšana. Jā, es pagāru bišķiņ. Tālāk, protams, ir augsts sasniegumu ieguvušu sportistu treneru godināšana. 12. un 13. februārī šajā gadā mēs rīkojam pasākumu. Pirmo reizi arī jaunatnes sporta laureāts. Tā kā es teikšu, ka manuprāt, šī ideja ir izdevusies, ka vienu dienu ir jaunieši, otru dienu ir pieaugušos sveikšana. Vienmēr, protams, ir ļoti grūti datumus saplānot, jo citiem ir sacensības piekdienās, citiem svētdienās. Mēģinam kaut kā pielāgoties, lai sportisti tiktu, bet paldies, izmantojuši iespēju pateikt paldies mūsu kolēģiem par šo te, manuprāt, ļoti skaisto un pārdomāto pasākumu. Tālāk, sadarbība ar sporta federācijām, tautas sporta saglabāšana un attīstīšana, kā viens no piemēriem ir Dienvidu sporta spēles, kuras arī tikko bija noslēguma pasākums, vairāk kā 250 cilvēki piedalījās, bet visās sporta spēlēs, man, protams, nav konkrētu ciparu, bet tie ir 8 pagasti un tās ir 11 disciplīnas. Tas nozīmē, ka visās sezonas laikā ir iesaistīti ļoti daudz cilvēku un jau 22. sezonu šī kustība ir, manuprāt, ļoti spēcīga un ļoti nepieciešama. Tālāk. Sacensību un aktivitāšu atbalstīšanu, piesaistīšanu un to jau es, man liekas, teicu par sportistu un treneru godināšanu, bet tā teikt, atkārtošana, zināšana māte. Te daži piemēri no mūsu pasākumiem. Šis ir neliela reklāmas pauze 22. marts. Viss, kas uzskata sirdī un kājās sev par sportistiem, tad droši piedalieties Rozentāla skriešanas svētkos. Mēs tikai priecāsimies. Mums jau ir daudz medaļas pasūtīts. Tā kā šis ir arī 10 gadus pasākums, un tas noteikti būs kaut kas īpašs. Tālāk vēl viens neliels ieskats. Mums patīk arī braukt ar velosipēdiem. Jā. Un tad ir nozare, kas varbūt ir viena no plašākajām mūsu pārstāvētajām, tā ir kultūras nozare. Protams, tas, ko es arī minēju iepriekš, šī ir tā mārketinga pasākumi un reklāma. Mums ir sadarbība ar Dus Virši. Mēs izplatām savus bukletus šajā degvielas uzpildes stacijā. Mums ikmēneša bukleti ir ļoti pieprasīti un cilvēkiem tiešām interesē, kas tur ir rakstīts. Tā kā mēģinam izmantot visus iespējamos kanālus un reklamēt to, kas mums ir pieejams. Kultūras aptaujas rezultāti. Mēs tikko esam izsludinājuši kultūras aptauju arī šajā gadā un pārsteidzoši liels ir respondentu skaits. Pagājušā gadā tie bija 280, šogad jau ir pāri 500. Tā kā mēs priecājamies, ka cilvēki savu viedokli ir gatavi izteikt. Jā, protams, bet tas ir normāli. Jaunu piedāvājumu pakalpojumu izstrāde. Tas ir varbūt saistīts arī tieši ar sākumā minēto Saldus centra pagalmu, ar dažādām aktivitātēm. Vasarā mums ir paredzēti vairāki brīvdabas koncerti un pasākumi, un mēs ļoti centīsimies šo te jauno centra pagalmu padarīt dzīvu un pieejamu. Tālāk. Radošā kvartāla attīstība, tas ir šis te pats centra pagalms. Un Saldus novada iedzīvotāju lokālās un latviskās identitātes stiprināšana, protams, dziesmu un deju svētku tradīcija, kas ir neatņemama mūsu darba sastāvdaļa, un dažādas mērķa auditorijas, kas mums ir jāaptver un jāmēģina iesaistīt pasākumos. Tas pirmo varbūt nelasīšu, to jau jūs redzat, pārējos arī redzat, bet nolasīšu. Kolektīvu darbības stiprināšana, kas ir mūsu arī kultūras pamats, jo mūsu 109 amatiermākslas kolektīvi ir tie, kuri gan pilsētā, gan pagastos uztur šo te, ne tikai kultūras jomā viņi ir nozīmīgi, bet es teikšu arī sociālajā jomā. Tāpēc mēs ļoti strādājam pie tā, lai šie kolektīvi būtu
lai viņi tiktu novērtēti un lai viņi justu, ka viņi ir vajadzīgi. Kultūras infrastruktūra, kā viens no piemēriem var minēt, paldies deputātiem par atbalstu brocēnu krēslu jautājumā, jo šobrīd mēs strādājam pie tehniskās specifikācijas un tiks izsludināts arī iepirkums. Ļoti, ļoti ceram, ka mums šajā sezonā izdosies to visu laikus izdarīt, jo patiesībā darbs ir ļoti liels. Arī grīda nav labā stāvoklī, arī balkons ir gluži bēdīgā stāvoklī, bet principā viņš ir ļoti labs un izmantojams. Paldies. Tālāk. Saldus novada vienautu pasākumu plāna izveide, kas ir būtiska, lai visas iesaistītās institūcijas un visi, gan kultūras, gan sporta iestādes iesūta savus pasākumus, un mēs izveidojam šo te vienoto plānu, lai nepārklātos pasākumi. Tālāk, protams, festivāli un koncerti. Tas ir tas, uz ko mums būtu ļoti vēl jāturpina strādāt. Runājot par koncertu parka estrādu, kur arī ļoti labā stāvoklī. Un tad mēs ļoti ceram, ka mums izdosies piesaistīt ar vien vairāk producentus un tos, kas vēlētos nomāt šo estrādi. Protams, šogad ir jubilejas gads gan pilsētai, gan Rozentālam. Ja jums ir bijusi iespēja, varbūt esat redzējuši gada plānu, kurā ir atzīmēti visi pasākumi, gan bibliotekas, gan muzeji, gan principā visu kultūras iestāžu pasākumi, kas ir saistīti ar jubilejas gadu. Mums ir ļoti svarīga metodiskā kultūras centra funkcija īstenošana, jo mēs atbildam par visiem pagastu kultūras namiem. Un kas nav mazsvarīgi, kas ir ļoti būtiski, mūsu kolēģu labbūtības un kapacitātes stiprināšana, tās ir apmācības, tās ir kopējas sapulces un kopējas tikšanās, un ļoti jācenšas strādāt pie tā, lai šie cilvēki gribētu turpināt strādāt. Paldies, dažas bildes ieskatam par to, ko mēs darām, jo mēs darām ļoti dažādas lietas. Varbūt kādreiz nav izdevies iepazīties ar visu mūsu apjomu. Tā kā paldies, noteikti būs kāds jautājums. Paldies. Es pirms pie diskusijas, es gribētu no savas puses pateikt, protams, lielu paldies tev, Maija, par stafetes pārņemšanu un to darbu, ko tu ikdienā veids, kā arī, protams, tavai komandai, jo tiešām par kultūras dzīvi, manuprāt, mums tikai lepoties un uz priekšu tā arī turpināt ar pasākumiem un kvalitāti. Liels paldies tev un tavai komandai. Un tālāk tad bija, lūdzu, Madarai. Man jautājums tieši to 8. marta pārgājumu. Vakar bija atnākusi pacienti, protams, izteicis to, ka gribēja pieteikties un ir, nevar vairs pieteikties. Tas bija iemesls, kāpēc nevar pieteikties. Jo mums ir viens vadītājs. Jā, ja mēs aicinām iedzīvotājs būt aktīviem iesaistīties, vai piesaistam vēl kādu vadītāju, papildus, ka Annas vadīja divatāties un Rībo uzgāja, ne? Lai tie cilvēki var tikt. Bet dažreiz kvantitāte nav kvalitāte. Tā gribās jau, varbūt izmēģināsim šoreiz un tad nākamo reizi to tavu. Bet paņem vēl vienu vārdu, tas ir... Mēs jebkurā gadījumā ņemsim vēl vienu, jo arī viens pats tāpat ar to nevar tikt galā. Tev vislabāk ir zināms. Bet varbūt arī šobrīd vajag vienkārši paplašināt. 60 cilvēkiem. Vienīgi viņi nav tādā dasā izstiepti, ka visi pārgājieni. Jā, protams, vienkārši tāds, kā viņi domā, neizsap to kūciņu, viņiem liekas, ka tas ir domā, ka tā kūciņa tur. Viņi saka, man to kūciņu izgrib tikai iet kopā. Es saprunāšos ar kolēģiem, vai tas vēl ir iespējams. Vai arī kāds pieteicies, kurš arī paņem... Gan jau Kāncis novadīs arī, es domāju, viņš ir gatavs. Ne tā, bet vienkārši, ja mēs aicinām pieteikties un dabā, man liekas, ierobežojumi nevajadzētu būt. Mums bišķiņ jāpadomā par to, kā tas ir iespējams tie fiziski izdarīt, jo viens cilvēks stāsta vienu, otrs. Protams, ka mēs nebijām. Kas pārsteidz un liek pēc tam pielāgoties, pārdomāt. Es saprotu telpās, protams, ka tas ierobežojums, bet man liekas, ka svaigā gaisā, kur pieauguši cilvēki. Tur ir stāsts klāt šim te pārgājienam, ir stāsts par katru vietu, kur mēs būsim. Tādā ziņā, bet, protams, ko mēs visu varam apdomāties. Paldies, Madara, un es zinu, ka Maija to visu atrisinās. Labi, kolēģi, Eduard, lūdzu. Un ir pāris jautājumi, protams, es saprotu, ka Maija ir pārņēmusi stafeti, un tas viņai pirmo reizi šāds, gada plāns, un tā, bet lasot gada plānu, man radās pāris jautājumi. Mēs jau kaut kad runājam par to, ka pie pasākumiem būtu vēlams klāt, tas gan nav šeit, bet pie pasākumu plāna būtu vēlams arī klāt plānotais apmeklētais skaits, tas arī sasaucās to, ka Madara ir jautājums. Uz tā mēs visi. Jā, būtu klāt arī plānotais apmeklētais skaits. Šeit pie, tā ir 3. vai ne 4. kolona, kas ir tādi sasniedzamie rezultāti.
Man viņi, protams, vietām ir skaidri griež uzrastīti tik un tik pasākumi un kaut kāds pieaugums. Vietām nav skaidri nomērām, tā ka man vairāk, lai izvērtētu, es gan nezinu, kurš to izvērtē, to paveikto plānu, laikam izpildu direktoru gada beigās, jā. Jautājums, kā viņi izvērtēs, pieņemsim 1,13 punktu, palielināts turistu skaita pieaugums ir gada attiecībā pret iepriekšējo gadu. Es tagad uzdošu jautājumu, cik ir iepriekšējā gada tātad šis te bāzes skaitlis. Jā, iepriekšējā gadā ir, ja mēs skaitām tikai tie, kas ir ienākuši turisma informācijas centrā, tie ir 8200. Bet tie ir ienākuši turisma informācijas centrā. Jā, bet mēs tos, kas ir veikalos vai alko outletā, tos mēs nevaram. Vai naktsmītnēs palikušiem nav datu? Naktsmītnes arī iesūta savus datus. Mums tur tā data arī ir. Tad būtu jābūt izmērāmam, vai vienkārši palielinām par 1, vai palielinām par 1%, bet šeit nav nekur minēts. Jā, mēs minēsim. Tas būtu vienkārši uz priekšu nākamo gadu gatavojot šādu plānu, būtu vēlams ielikt kvantitatīvos izmērāmus datus kaut kādus, ko mēs varētu izmērīt. Tad vēl bija arī par sekotāju skaitu līdzīgi tas pats. Viens sekotājs vairāk mēs esam plānu izpildījuši, viss ir kārtībā. Par dalībnieku skaitu es jau pateicu. Un tas gan neatiecās vairāk uz jums kā tiks, bet vairāk varbūt, es nezinu, uz iekšēju auditu, ko veic mums pašvaldībā. Es mazliet saskatu konkurences kropļošanu izklaides jomā. Es saprotu, ka piedāvājums nav īpaši laukos, nav tik liels, bet tomēr tas ir tāda joma, kur notiek mazliet konkurences kropļošana attiecībā pret privātiem pasākumu rīkotājiem. Piemēram? Pasākums, īpaši tie izklaides pasākumi, kas ir nošķirami no kultūras balles, pasākumu. Jūs domājat? Ne balles, bet kā ir koncerti kaut kur, ka viņi tiek rīkot bez maksas. Līdz ar to mums tas ir ļoti labi, ka iedzīvotāji saņem bez maksas, bet tas mazliet rada riskus. Pakomentēt? Nē, es saprotu. Nē, vienkārši mums ir izmaiņas nelielas. Pagājušajā gadā bija ļoti daudz, ja runājam par pagastiem pilsētām, mums principā nav bezmaksas koncerti. Tie ir tikai laukā. Jā, tāpēc, ka ir ļoti grūti norobežot šīs te vietas, tas beigās žogi apsardze un kasieri maksātu tikpat daudz, cik tā kā tās biļešu ieņēmumi neatsvērtu to, bet par pagastiem runājot, mēs pagājušajā gadā Ziemassvētku koncerti visi iepriekš ir bijuši bezmaksas, un mēs pagājušajā gadā uzlikām maksu. Tādu, protams, lai cilvēki var atļauties, bet bija ārkārtīgi neapmierināti, dusmīgi. Protams, mēs to turpināsim, tāpēc, ka nav iespējams visu bez maksas piedāvāt, bet vienkārši jāsaprot, ka tā laušana, tā tradīcija laušana ir ļoti grūta, tāpēc mēs to lēnām sākam un turpināsim. Tas ir saprotams, jo tas notiek visā Latvijā, jūs neesat vienīgi. Paldies, Māja, par atbildi, bet tas tad tavs priekšlikums ir, principā, taisīt maksas pasākums. Nē, tas nav konkrēts priekšlikums. Tad kāds ir priekšlikums? Vairāk fokusēties uz tas, kas ir pašvaldības, ir nodrošināt infrastruktūru, tad lai šie privātie producenti nāk tiešā izmantotu gan Brocēnu kultūras namu, tas, kas mūsu iespējas ir, vienkārši reklamēt, lai viņi šeit nāktu ar savām iekšā. Brocēni ir ļoti labi noslogot. Un kā arī koncerts, parka, estrāde, lai nāktu ar neatkarīgi tas ir mūsu darbs, jā, par to. Viņiem līdzvērtīgi, kā jums, arī piedāvāt šīs informatīvo platformu, lai viņi varētu izplatīt savu jūsu tīklu. Līdzvērtīgs noteikums ar tiem, ko jūs darat, arī viņiem būtu līdzvērtīgi noteikumi, lai neveidotos šī risks. Es tikai pieminu risks par konkurences kropļošanu. Līdz ar to arī ņemot pasākumus no malas, mums arī būtu mazāks sloks uz pašvaldības budžetu. Mēs ļoti priecājamies, ka nāk pie mums. Tas ir tas priekšlikums, un varbūt ir vērts izskatīt arī šo te nomas izcenojums, tātad koncerts parkam, kultūras namiem šiem te pasākumiem, kas nāk no malas, jo tas beigās ir tik un tā ieguvums pašvaldības par koncerts parku es būtu ļoti priecīgi, ja mēs varam nākt ar šādu priekšlikumu, kas samazina šo te nomas maksu, jo tas tiešām, es domāju, ka stipri atvieglotu mūsu darbu. Tas varbūt būtu īslaicīgs, tādī pusē būtu īslaicīgs tātad zaudējums budžetam, bet es domāju, no tā otrā pusē mums būtu ieguvums gan no pasākumu, gan arī no apmeklētājiem. Respektīvi ir, kas atsakās dēļ nomas maksas, jā. Viņi neatsakās, teiksim tā, mums ir divi pasākumi, tas ir Saldus saule un Saldus šlagermaratons, kur mēs arī caur domas sēdi katru gadu ejam un lūdzam šo te nomas maksas samazināšanu.
bet mēs to varam mēģināt darīt arī ar citiem pasākumiem, jo vienmēr ir bijušas iebildes par to, kāpēc tas ir jādara, un ja reiz ir tā nomas maksa, tai ir jāpaliek, un tāpēc varbūt iepriekš arī tādas situācijas ir bijušas. 50 eiro ir izklaides pasākumiem par stundu, bet tas ir pasākumam tieši. Tad ir demontāža un montāža, tie ir 15 eiro, tie ir izklaides, bet vēl ir bērnu pasākumi, kur ir 35 eiro stundā. Un, tādas cenas. Tas nav šausmīgi daudz, bet tā montāža un demontāža ir ilgs laiks, un tas prasa diezgan. Tā, kolēģi, stāsti kāds. Mēs sadzirdējām, un, protams, ka daļa taisnības ir, bet, pasākumu mazāk taisīšana, ar tirgus kropļošanas šim te riskiem, tur mēs varam diskutēt, bet tas, ka šobrīd elastīgāk ir jāuztaisa komersantiem pieejami šie izcenojumi, tā ir taisnība. Mēs dosim laiku līdz 1. maijam, tā, lai mierīgi var sagatavot un tiešām tad izdiskutēt kopā ar kultūras cilvēkiem un gatavot jaunus šos izcenojumus un sūtīt uz domu sevi stiprināšanai, kas sliktāk noteikti nebūs. Tā kā līdz ar to, tas ir veids, kā mums vairāk mēģināt piesaistīt šos te komerces pasākumus. Tā ir taisnība. Vai vēl, kolēģi? Jā, tas bija ok, es tieši pabeigšu. Tas arī bija tas priekšlikums, ka samazināt tieši izcenojumus, nevis katru reizi ar domu sēdi dot atlaidi, jo tas ir liek birokrātija un tas var atbaidīt šos privātos. Kā mums izdevāk ir nolikt, ja mēs nevaram bezmaksas, tas noteikti nav atļauts, bet mēs varam uzlikt ļoti minimāli šos izcenojumus, kas veicinātu. Tad paldies. Paldies. Aigar? Jā, es palasīju to plānu 2028. gadam. Darba ir ļoti daudz. Ieraudzīju, kad jūs iesaistaties motocross posma organizēšanā. Es jums novēlu nezaudēt tev un tavai komandai radošumu, lai jums izdodās pasākumi tādi radoši un vienreizē ne tikai Baltijas līmenī, bet pat Eiropas un pasaules līmenī. Tā kā, lai jums izdodās. Paldies, Aigar. Kristīna? Es gribēju nokomentēt par šo izcenojumu samazināšanu. Ja es kaut ko pasaku ne tā, Santa, varbūt man palabos. Manuprāt, izcenojumi ir sastādīti pamatojoties uz kaut kādiem noteiktiem izdevumiem, kas rodas pašvaldībai, lai šo Kalncētas parku uzturētu, sagatavotu teritoriju, lai tur būtu koncerti. Es nedomāju, ka viņiem ir peļņas raksturs, un ja mēs samazinām viņus vēl, tad mums tāpat pašvaldībai ir izdevumi. Un šie pasākumi, kur maksā šie producenti, kur maksā par šī parka nomas stundām, tie visi ir komerces pasākumi, tās nosauktās summas ir diezgan minimālas, lai mēs viņus samazinātu. Tad par kādu naudu mēs veiksim šo Kalncētas parku uzturēšanu, ja mēs vēl samazināsim tik minimālus izcenojumus. Un vai tas mērķis beigās un šo izcenojumu samazināšanu sasniegs to mērķi, ka tur būs vairāk pasākumu dēļ, -5 eiro par stundu. Es nedomāju, ka to ir vērts apspriest, bet es vienkārši nokomentēju to, ko es dzirdēju Eduarda to jautājumu un ierosinājumu. Man liekas, ka tas nevienmēr tā būs. Taisnība, protams, kā vienmēr ir abām pusēm, un taisnība ir pa vidu, jo kādreiz arī atlaižot šo te nomas maksu kopumā un notiek tātad bez ieņēmumiem pašvaldībā, tas pasākums atnes kopējo ekonomisko pienesumu pat vairāk nekā, ja viņš vispārībā nenotiek. Taisnība ir par to, ka mums, protams, kad šī kalkulācija no kaut kā veidojās, un tur ir sastāvdaļas, protams, kad atkrituma izvešana, ūdens, elektrība un tā līdzīgi, bet es domāju, ka šeit arī pirmā nianses būs, ar ko sāks tiks strādāt, ir ilgāki pasākumi, kas ir vairākas dienas, kur ir noteiktas šīs te izmaksas jāsumē. Un otrs, protams, ja tu taisi koncertu un tu īrē 2 stundas Kalncētas parku, tad es atceros 100 eiro visticamāk var samaksāt. Bet ja mums tas ir jau 2 dienas vai garāks pasākums, kā tiek uzskaitīts, tur ir lietas, kuras uzlabot. Tā kā līdz ar to gan jā, gan nē. Ja? Kolēģi, vai vēl? Jā, lūdzu. Protams, vēl replika. Protams, ka mēs nevaram sareiķināt, ja mēs saliktu visu, jo mums jau pašvaldības viss ir uz izdevumiem balstīts. Un ja mēs sareiķinātu Kalncētas parka uzturēšanas izmaksas, tad mums par stundu būtu jāprasa pieļauj vismaz 1000 eiro. Tā kā šī gadījumā tas nebūtu. Šeit mums ir vērtams, kas ierastīts ir mums likumā, ka mums ir jāveicina nodrošināt infrastruktūru. Nodrošinot infrastruktūru mums jāveicina kultūras un izklaides pasākumi. Tas ir mums likumā arī ierakstīts. Viens cits jautājums bija tā, ka
lasot pie budžeta sastādīšanas plānu, jums bija pasākuma sarakstā bija izstāde ražot saldu, kurai bija paredzēta 6,5 tūkstoši jūsu budžetā. Pēc tam budžeta sēdē mums atnāca priekšlikums no Nacionālās apvienības par ražot saldu 7,000. Tad man ir jautājums, kāda tad ir beigās šī tāma šim pasākumam, izstādē ražot saldu, vai tie ir 13,5 tūkstoši, vai tie ir 7,000, vai tie ir 6,5 tūkstoši? Ja es pareizi saprotu, tad šis, nevis, ja es pareizi saprotu, tas pat iesniedz, bet tas mums bija prioritārajā sadaļā šis te, un tas netika apstiprināts. Šīs te... Nekad Daira atbildēs precīzi, ja? Tad... Jā, tad tā mazliet tā man arī budžeta apstiprināšanas apmulsināja, jo, godīgi sakot, es zinu visu budžetu no galvas, bet, ir neatsako, ne? Bet tiešām pēc tam apskatoties, tad tika iesniedzis šo pasākumu kā prioritāro darbu, un prioritārie darbi neviens nav iekļauts budžetā. Un tad, kad nāca šis te priekšlikums, tad principā šīs izstādes organizēšana ir atbilstoši šim te priekšlikumam 7,000 eiro apmērā. Man tikai replika pirms liek publiskā vidē vai pārbaudīt, tur nākošreiz informāciju. Papildinot vienkārši tāds sajūta, ka speciāli tiek sabotēta, turklāt no uzņēmēja puses šāda ļoti laba ideja. Tas tikai pat replika. Paldies. Kolēģi, vairāk jautājumu un viedokļu apstiprināt mūsu aģentūras darba plānu, kurš par. Paldies ar visām sabotāžām. Paldies jums. Paldies, Mai. Tālāk, paldies, kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir sociālo dienestu gada apstiprināšana. Te var tur visu tādu pasākumu, bet gluži neizklājas, ja? Dien, cienītie deputāti un visi klātesošie, kas klausās un skatās. Tātad, ko man uzreiz gribas teikt? Šeit, protams, arī mums ir daži skaitļi, kontrolskaitļi, bet jūs zināt, kad aģentūras iesniedz arī gada publisko pārskatu. Un tur ir visprecīzāk, un tas ir parasti vai no jūnijā, droši vien, ka jūnijas sēdēs, un tur šie skaitļi un visas izpildes gada būs visprecīzāk. Bet arī mūsu gada plāns ir veidots atbilstoši mūsu iestādes struktūrai un veicamajiem pienākumiem, un, protams, mūsu galvenā rūpe ir darbs ar ģimenēm un bērniem, un neteiksim, ka tas ir maz, tas ir pār pa 500 bērniem, kur ir mūsu pāraudzībā, ar kuriem mēs veicam kopā ar ģimenēm sociālo darbu. Šeit mēs mazliet gribam palepoties, jo esam ieguvuši vairāk kā 200,000 2 gadu garumā. Mēs tātad inovatīvs pakalpojums, intensīvais sociālais darbs ar ģimenēm, kurā ir paredzēti tiešām tādi pasākumi, ko mēs līdz šim nesam spējuši ģimenēm atbalstu sniegt. Pirmkārt, tas ir lielāki izdevumi, bet arī jaunas pieejas. Tas ir arī pieredzes apmaiņas nākamo nedēļu. Tātad mūsu speciālisti kopā ar Tukuma novada speciālistiem dodas uz Somiju arī pētīt šo intensīvo darbu, bet pasākumi jau notiek. Mēs esam ļoti ieekonomējuši pašvaldības līdzekļus projektu ietvaros, apmācot gan ģimenes asistentus, gan arī mentorus. Ļoti priecājamies, ka mentoru vidū uz apmācībām ir arī deputāts Putskungs. Augstu vērtējam un bijām vispār priecīgi par to, ka mums pieteicās 20 mentori, kas ir gatavi cilvēki ārpus saskarsmes līdz šim ar sociālo dienestu piedalīties šajā darbā. Un tiešām bija projekti iesniegti no 257 organizācijām un apstiprināti 24. Tā kā mēs esam lielu konkurenci izturējuši. Darbs ar pilngadīgām personām, protams, jūs bieži vien redzat, tie ir 2 grupas seniori, kur lielākoties vai nu saņem aprūpi mājās vai ilgstošo aprūpi,
Un, protams, tie ir cilvēki, kas ir bez darba, ar kuriem mums ir noslēgti līdzdarbības pasākumu, un viņi piedalās tā dažādos, teiksim, uzkopšanas darbos pašvaldības teritorijā. Sociālā palīdzība, dzirdat, redzat, ir ļoti mainīga. Šodien ir pieņemta atkal grozījuma mājokļu pabalsta aprēķina sistēmā, lai veicinātu lielāku iedzīvotāju atbalstu. Un tiešām aicinām cilvēkus nebaidīties un nākt un izvērtēt savu materiālo stāvokli un izdevumus par mājokli, bet, diemžēl, mājokļa sistēma aprēķina sistēma ir balstīta pašlaik tāda visā valstī kopīgi, ka mēs nevienam nevaram prognozēt, vai viņš spēs saņemt pabalstu vai nē. To var tikai sistēmā ievadot izdevums par mājokli, tas ir ieskaitot telefonu, internetu, vienalga vai tā ir malka, gāze, dažādi apkurs veidi un, protams, pēdējos 3 mēnešu izdevums. Jānes ir banku izdruks. Un bieži vien tas ir tas, ja cilvēkiem liek uzrādīt iepriekšējo mēnešu izdevumus, tad viņi arī apstājas un nenāk kartot šo mājokļu pabalstu. Bet zvanus saņemam daudz un centīsimies dažādi caur bibliotekām, caur pašvaldības skaciem dot ziņu, lai nāk uz gan tie cilvēki, kas pašlaik tātad mums saņem pabalstu 542 mājsaimniecības, tām šis paaugstinātais mājokļu pabalsts tiks aprēķināts automātiski, viņiem nav jānāk vairāk uz sociālo dienestu. Un, protams, tās ir mūsu struktūra vienības, kurās mēs varam teikt, ka ir pilns, cik ir plānot šie klienti, tik arī nāk un apmeklē, un es domāju, ka ir visi apmierināti ar to. Šogad arī veidojam atvērto durvju dienas. Atvērto durvju dienas mums šogad ir sadarbībā ar veselības veicināšanas projektu, tādā ziņā, lai cilvēks vēl kādā veidā piesaistītu. Par infrastruktūru jau komitejā bija jautājumi, esam noskaidrojusi un varu sniegt ļoti konkrētu atbildi jau, kad tātad sociālā namam ir rīt beigsies iepirkums par tehniskā projekta izstrādi. Tas nozīmē, kad rudenī, droši vien pavēlā rudenī projekts būs gatavs un gaidīsim kādu iespēju, lai varētu siltināšanas, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veikt. Demences centrs tātad ir 2028. gada investīciju plānā, jo laika pa laikam šī problēma visā valstī tiek aktualizēta un parādās Eiropas Savienības projekti, kuri noteikti būtu jāveic, un tātad mums ir arī atbalsta dzīvoklis taps Brocēnos. Tur jau ir iepirkums noslēdzies, un elektrība būs pieslēgta, un viss varēs, līgums vēl ar to, kas piegādā. Jūs zināt, ka tad, ja elektrība piegādā viena kundze, kur sēž vienkārši kādās telpās, tas tāds savāds ir. Un visā valstī no SOPAS pāriet uz Digisots, kas, protams, prasa no mums atkal jaunas datu ievades un tādu pastiprināt darbu, bet ir nolēmts, ka visā valstī kopā attieksies no dārgajiem pakalpojumiem, ko nodrošina ZZ Dats, un tātad Digisots būs valsts atbalstīta sistēma, kurā mēs darbosimies. Un, protams, kā aģentūra mums ir 103 darbinieki, 4 nodaļas, bija priekšlikums par 5. dzimstības veicināšanas nodaļu. Jūs ziniet, mēs saprotam, mēs nebūsim laikam īstā, mēs strādājam, lai mūsu ģimenēm apzināti dzimst bērnu. Runājam un stāstam
kā rūpēties par savu ģimeni, kā spēt viņu materiāli nodrošināt. Bet tas ir cits, bet katrā ziņā primāri ir, ka jaunos cilvēkus interesē, kur dzīvot, kādi ir dzīves apstākļi, lai būtu bērniem bērnu dārzi, un, protams, viņiem pašiem labas darba vietas. Tad laikam arī, ja tas ir pašvaldībā nodrošināts, tad arī tā dzimstība varētu arī būt. Esam veikuši šī darbinieku aptauju. Jūs redzējat, jums sociālā dienestā ir lojāli cilvēki, gan iestādēji. Bija anonīms tas aptauja? Jā, anonīmi. Anonīmi. Protams, bet ar ļoti lielu atsaucību. Un es tā domāju, ja no 94 aizpildītām anketām 91 raksta, ka man patīk darbs, ko daru, tas ir daudz. Paldies jums par uzmanību. Ja vēl ir kādi jautājumi, esmu gatava jums atbildēt. Paldies, Ines. Arī no savas puses tiešām vēlos pateikt tev personīgi lielu paldies un visiem sociālā dienas darbiniekiem katram, jo šis tiešām ir ļoti smags darbs un viņš ļoti daudz prasa garīgo enerģiju un spēku. Tā kā tiešām liels paldies, ko jūs visu mūsu novada cilvēkiem darat. Tiešām liels paldies. Kādi jautājumi par darba plānu? Aikar, lūdzu. Mēs jau tikko runājam, šis novadā ļoti liels skaits pensionāru, kurus saņem ļoti maz pensiju. Tie ir kaut kādi 1000 cilvēki, kas dzīvo ar pensiju zem 300 eiro. Cik es saprotu, viņi var dabūt mājokļu pabalstu un viņi var dabūt medicīnisko pabalstu. Varēja izskaidrot, kādā formā un cik maksimums šādi cilvēki var gan vienu, gan otru to pabalstu saņemt? Jā, bet es jums vēl vienreiz atkārtoju. Mēs vērtējam mājsaimniecību. Un visbiežāk, droši vien ar šīm ļoti mazām pensijām, tie ir cilvēki ar invaliditāti, ar mazu darba stāžu, un viņi noteikti dzīvo kopā ar kādu pelnošu personu, un līdz ar to, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus, nav mums tādu pabalstu, teiksim, kas būtu tikai šim cilvēkam ar invaliditāti. Šādi pakalpojumi tiek, piemēram, bērniem ar invaliditāti. Mums ir daudzfunkcionālais centrs, viņi var iet un saņemt tur pakalpojumus. Gluži tāpat, kā tas ir saules puķi, uz kurienē cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, arī jumī var iet cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, jo mūsu galvenais uzdevums ir viņiem nodrošināt saturīgu un pilnvērtīgu viņu dzīvi. Un tādēļ pateikt, cik šim cilvēkam ar mazu pensiju pienāktos mājokļu pabalsts vai veselības pabalsts, to var tikai izvērtējot individuāli šīs mājsaimniecības ienākumus. Bet varu teikt, ka, piemēram, tie cilvēki, kuri dzīvo ar mazajām pensijām sociālos dzīvokļos, sociālās mājās, tur pārsvarā cilvēki saņem arī šos pabalstus, un viņi nāk pie mums. Bet es laipni tiešām aicinu pie jūs, un mēs varbūt varam atkal rīkot jau tādu padziļinātu tādu informācijas apmaiņu par to, kā notiek šo ienākumu izvērtēšanu un pabalstu. Paldies, Ines. Domāju, ka šis ir ļoti konstruktīvs un labs priekšlikums, kad mēs, teiksim, gluži ne nākošu nedēļu, bet tuvākajā laikā uztaisīsim šo te, padziļinātu diskusiju ar deputātiem, jo tiešām tas ir ļoti apjomīgs informācijas apjoms, gan šī te sistēma, saņēmēja loks, pabalstu veidu. Es domāju, tiešām tas būtu ļoti noderīgi visiem saprast un padziļināti iepazīties ar situāciju, kam, kā un kāpēc. Ja? Tad Ina apsolījās, tad uztaisīs bulciņas, sagatavosim un tēju uzvārīsim. Ja? Jā, bet pēc skolēnu brīvlaiks. Jā, tagad tikāt nē. Edvard, lūdzu. Jā. Vērojot arī prezentāciju un skatoties, ka mums tomēr notiek sabiedrības novecošanās, vai tiek plānots un arī rinda, cik es saprotu, ir uz
aprūpas iestādēm, vai ir plānots kaut kad nākotnē, vai tuvākā tālākā kaut kāda plāna, vai mums būs nepieciešama vai kāda papildus iestāde vai nē, vai kapacitātes palielināšana, kā šī jautājumā jums kā profesionālim vienkārši tas skats uz nākotni? Tas ir tas skats uz demences centru, jo to mēs, man liekas, nav tāda ģimene, kas nesaskartos ar to, kad pieaug demences cilvēki, un viņi ir, kā var teikt, tā nav garīga rakstura traucējuma saslimšana, kas mums tagad ir saulespuķē. Tā ir cits pamats, un līdz ar to šos cilvēkus tomēr iesaka ievērtot specializētās. Un tādēļ ir šī runa par demences centru. Vairākas reizes jau esam par to runājuši, bija jau pavisam tāda skaidra apjausma, un mēs savā stratēģijā ierakstījām jau par ābelēm, ka viņas varētu tādas kļūt, bet tur, diemžēl, neienāca rūre. Redzēsim, ar kādu kapacitāti mums ienāk sarkanais krusts, ar kādām papildus vietām, nodrošinot ilgstošo aprūpi. Tad varbūt tas varētu būt. Tas ir tas galvenais. Bet, protams, runājot par senioriem, es tā domāju, ka valsts ir tagad piešķirs senioru skolai. Tā būtu arī tāda lieta, kas būtu arī saldu jātīsta, jo bieži vien šiem cilvēkiem beidzot darba gaitas, viņi nonāk tādās destruktīvās attiecībās ar savu ģimeni, jo pieraduši katru dienu iet un kaut ko noteikti darot, viņiem jārod kādas citas alternatīvas vēl iet un piedalīties. Lai gan, principā, visās tais pagastos, pilsētās, un, teiksim, Saldu aktīvi darbojas pat pensionāru biedrība. Brocēnos tomēr viņi iet cītīgi uz dienas centra aktivitātēm. Tas pats notiek Šķēdē, tas notiek Ezerē. Mēs neuzturam šos dienas centrus tur, kur šie cilvēki neiet, bet tur, kur viņi iet, kur viņi izsaka vēlmi. Mums tur ir rehabilitētāji, kur strādā, kur organizē pasākums, un vairāk vai mazāk cilvēki piedalās. Arī kultūras darba organizatori aizvien vairāk organizē pasākumus. Es pēkšņi skatos, kursīšos. Tur apvienotais standējums ir biblioteka un kultūra atkal. Kā kurā vietā arī tā vide, kā to nosaka. To ļoti grūti ir mākslīgi uzturēt. Mākslīgi uzturēt to nevar, jo jābūt cilvēkiem pašiem gataviem iet un piedalīties. Es vairāk biju domājis tieši ilgstošu aprūpi, bet cik saprotu, mums ir vēl viens spēlētājs sarkanais krusts. Sarkanais krusts, jā, sarkanais krusts vēl ar papildus vietām, tātad rubā. Okay. Mums bija tieši arī tikšanās pagājušajā nedēļā, manuprāt, tieši sarkano krustu vadība iebraukusi un mēs šīs situācijas pārrunājām. Protams, ka tur ir dažādas šķautnes un lietas, bet kopumā es arī vēlos pateikt tiešām paldies arī Sarkanajam krustam par sadarbību, tiešām ļoti, ļoti konstruktīvi un labi, un tiešām jābūt priecīgiem, ka viņi ir mūsu nodā ienākuši savu pakalpojumu, kas atslogo daudzas lietas un ir iespēja gan papildus domāt un darīt arī citas lietas. Tā kā tiešām es paldies. Bet mēs zinām, ka ilgstošā aprūpe ir, tas ir tāds dārgs pasākums. Lai gan principā jebkurš sociālais pakalpojums, lai viņš būtu kvalitatīvs, ja tur strādā speciālisti ar izglītību, arī dienas centrs. Arī tam ir nepieciešama līdzekļi. Ja, lūdzu. Pirms nedēļas bija komitejas sēde, minēja, ka tur, kas bija laikam ābeles, bija ļoti energo neefektīvs tā ēka. Īsti nebija atbildes, kāds tas plāns ir, kad viņu... Tur gāja runa par sociālo namu, un par to jau es atbildēju. Tātad rīt noslēdzas iepirkums energoefektivitātes tehniskā projekta izstrādāšanai. Ābeles ir arī tai sarakstā, bet viņas ir zemāk. Jā, bet tur gāja runa par sociālo namu tieši. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu vai viedokļu. Ja nav lūgums apstiprināt darba plānu, kurš par? Paldies. Tātad šis darba plāns tādām apstiprināt. Paldies. Paldies, Inte, par ziņojumu, gan arī par darbu.
Tālāk tad mums ir nākamais jautājums mums ir par grozījumiem saistošos noteikumos 3 par pabalstu represētajām personām. Ja? Lūdzu. Jā. Tātad, kā jūs apstiprinot budžetu, nobalsojiet, tātad tiek 50 eiro vietā izmaksāts 100 eiro. Esam ar juristiem jau vienojušies un sapratuši, jo 33 cilvēki mums jau šo pabalstu ir saņēmuši, ka tur nav juridisku pretenziju, jo nomainot šos skaitļus, iepriekšējais punkts paredz, ka šo pabalstu cilvēks var saņemt 1 reizi kalendārā gadā, tā kā tiem mēs arī automātiski, neliekot cilvēkam otrais rakstīt iesniegumu, izmaksāsim tad, kad šie noteikumi būs stājušies spēkā. Paldies tam. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies. Realizējam budžetu. Ļoti labo, pašu labāko novadu vēsturē. Tālāk nākošais lēmums mums ir par sociālā dienesta maksas pakalpojumu izdošanu. Ja? Jā. Lūdzu. Tātad, kā jau mēs runājam, katrs sociālais pakalpojums kaut ko maksā, un mums šeit arī mainīsies visu šo pakalpojumu izcenojumu, bet visi šie pakalpojumi, ko jūs šeit redzat, mēs nodrošinām ar sociālā dienesta norīkojumu. Tādēļ mūsu novada iedzīvotāji no šīm maksām ir atbrīvoti, bet viņiem kā pakalpojumu sniegšanas iestādei ir jābūt apstiprinātai maksai. Bet ir viena iestāde, un tas ir SAC Ābeles, sociālās aprūpes centrs Ābeles, kur maksas pakalpojumi reāli darbojas. Un kas tad maksā? Pašvaldība maksā par cilvēkiem, kuriem nav likumisko apgādnieku. Kopumā mēs pašlaik maksājam par 89 cilvēkiem, bet tas ir Ābelēs jau nav tik daudz. Es tagad jums ieaugšu galvu, labāk nesaukšu šos skaitļus. Es pateikšu pēc tam. Ābelēs 12 piederīgie maksā par saviem vecākiem. Maksā tikai bērni. Mazbērni ir atbrīvoti no maksas. Tas ir, valstī tā tas ir noteikts. Jā. Un nav mums citas izējas, kā palielināt šo maksu, jo, protams, pieaug darbiniekiem algas, kā ir nobalsots par 5%, un pieaug, protams, arī izdevumi par granulām un arī par pārtiks produktiem. Bet, kā bija jautājums arī komitejā, vai šīs maksas ir tādas līdzsvarotas starp Sarkano Krustu un mūsu iestādi, jā, tāda jau noruna ir bijis pašā sākumā, kad Sarkanais Krusts ienāca mūsu novadā, kad mēs nedempingosim šīs lietas. Sapratni esat atraduši savā starpā. Jā. Paldies. Kolēģi, jautājumi? Viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Apstiprinam tavs maksas pakalpojumus. Vidēji. Es tieši vakar, jo Rīga ir ielikusi tādu visu savus līguma organizācijas, ziniet, ir sākot no 70 aptuveni. Un tad kādam ir arī 32, 33, bet es tā domāju, Latgales pusē tur ir zemāk, es nezinu, tā nav tad vairs kvalitāte. Labi, paldies tev par ziņojumiem, paldies kolēģi par atbalstu un par šo diskusiju, un tiekamies visi tad kopā Inas organizētajā seminārā, nosauksim viņu tā. Tālāk, kolēģi, jautājums. Draugi, tātad nākošais lēmuma projekts par noteikumiem numur 5 par gadu skolotāju balvu izglītībā. Lūdzu, Ines, nāc lūdzu ziņo. Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Lūgums apstiprināt jaunā redakcijā noteikums par Saldus novada vispār izglītojošo izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku un interešu izglītības programmu realizētāju balvu izglītībā gada skolotājs. Tādi noteikumi mums pastāv vairākus gadus. Izglītības pārvaldes speciālisti, dzīvojot laikam līdz, arī sadarbībā ar direktoru
padome vadītājiem izstrādāja jaunas noteikumus, pamainot tātad svarīgākais mainīts nomināciju nosaukumi, tā skaitā iekļaujot interešu izglītības skolotājus, un svarīgākais, ka ir noteikta summa, naudas balva 400 eiro pēc nodokļu nomaksas, līdz šim bija 250 eiro. Labi. Jā. Paldies. Kolēģi, vai jautājumi? Lūdzu, dod. Jā, tā kā es nebiju tā komitejas sēdēs sociālās nestu, man radās pāris jautājumi. Pirmais, varbūt tas ir budžetā. Kurā vietā budžetā ir šīs? Budžetā ir izglītības pārvaldes budžetā, un mēs nepārsniedzam. Līdz ar to tāpēc es minēju, ka mums, ja līdz šim mums, piemēram, bija apbalvojami 22, 23 gadu skolotāji, labākie skolotāji novadā, tad tagad mums ar šo budžetu ir samazināts divreiz, varētu teikt, samazināts uz 11, 12 nominantiem. Jā, 400 eiro. Tagad ir 11 nominācijas, ne 13 nominācijas. Nē, ir nominācijas 13, plus vēl arī punkts iestrādāts, ka izglītības pārvaldes speciālisti var izvirzīt kādu no vadītājiem, jo vadītāji mums... Skolu vadītāji? Skolu vadītāji un bērndāras vadītāji. Tad vēl ir jautājums tieši par balvas pieteikšanu, ka ir šeit minēts, ka ir iestādē līdz 35 pedagogiem, tad var vienu pretendentu pieteikt, viņi ir virs 35, tad ir divas. Šeit, ņemot vērā, mums izglītības iestāžu skaits samazinās, vai šeit nevajadzēja mainīt arī šeit kritēriju, ka kaut kā tajās lielajās skolās, kur varbūt ir šie labie sasniegumi, ka varētu pieteikt vairāk šos pretendentus. Nē, tāpēc mums vai ir, ka lielajām šī gadījumā lielās un labās skolas, kur ir tie labie pedagogi? Respektīvi, iepriekšējos, tagad esošajos noteikumos mums arī ir šis punkts, ja? Un kāpēc divus nominantus var tātad izvirzīt no lielākām skolām? Jā. Respektīvi, mums nekad nebija tā, ka runājot arī iestāžu vadītājiem, nebija tāda konflikta situācija, ka gribētos vairāk pieteikt un nevaram dēļ tā ierobežojumi. Tad tas nav šķērslis? Nē, nav šķērslis. Tad vēl viens jautājums bija tā, kā skatoties, ja mums ir pēc analoģijas ar sporta nozari, mums ir par mūža ieguldījumu sportā novadā. Šeit es neatradu par mūža ieguldījumu izglītību. Varbūt tas ir kādā citā jums nolikumā. Tas ir diezgan būtisks, ka varbūt tieši, jo varbūt viņš visu mūžu nav novērtēts, bet tas ir tāds kā papildus. Diskutabls jautājums. Mums bija šajos noteikumos esošajos, mums ir par mūža ieguldījumu, bet teiksim tā, ka ja mums piedāvāts šīs nominācijas attiecināmas uz priekšmetu skolotājiem, tad ir arī loģiski, ka skolotājs, kurš ir nostrādājis daudzus gadus, viņš ir arī profesionāls un arī viņam ir vairāk iespēju tikt nominētam šai balvai. Kolēģi, tur ir tā, ka, ja tiešām ir ļoti labs pedagogs, es domāju, ka nomināciju mēs atradīsim un piemērosim, tā jau nav problēma. Bet otra lieta vēl ir, kolēģi, bet otra ir jau, tas jau arī neizslēdz arī uz priekšu, un mēs esam ļoti daudz pedagogiem un direktoriem pasnieguši godrakstus, kur arī ir naudas balvas. Ja tur ir tāds sakrājies, un mēs visi ļoti labi zinām, šis skaits, ka mēs arī virzam uz godrakstu, un līdz ar to arī tādā veidā godinam. Tā kā tur problēmas īsti nav. Cik mums ir novadā kopā skolotāji, ieskaitot pirmsskolas skolotājus? 625. Tātad 625 Kolēģi, vai vēl jautājumu uzdot? Tad varbūt tāds jautājums, skatoties uz summu 400 eiro, man liekas, ka viņi ir maza. Salīdzinot atkal ar citu jomu, kur ir tās varbūt prēmijas un atbalsti ir lielāki, ņemot vērā to milzīgo darbu, kas pedagogiem ir jāieliek. Tad arī pret to algas attiecību tā liekas tiešām neliela summa. Varbūt vajag tikai tas gods, ja tā summa tiešām liekas ļoti maza.
Varbūt jūs kā speciālisti varat izvērtēt. Es domāju, ka atbildēs Inta uz šo jautājumu. Mēs arī piedāvājām citu summu, bet kāpēc ir 400? Kādu jūs piedāvājat, tad drīkst jautāt? Jā, es arī skaidrošu, jo goda raksts, kas ir augstākais novada apbalvojums, tam līdziet 500 eiro, kas ir novada augstākais. Tad arī tam tika pakārtot šī summa 100 eiro mazāk, bet pēc nodokļu nomaksas jau. Es gribētu teikt, ka kādam varbūt ir 400 maz, kādam tas ir arī daudz. Tā kā, tas tāds ir diskutabls. Tas gradācijas. Bet, katrā ziņā mums šī prēmija lielums, viņš ir pakārtots un loģisks, lai augstākais apbalvojums arī saņemtu lielāko prēmiju. Bet, protams, ka to pēc tam var nākt ar priekšlikumiem. Palielināt, mēs jau esam pieredzējuši. Vai kolēģi vēl jautājumu? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, esam apstiprinājuši arī šo te nolikumu. Paldies tev, Inês, par ziņojumiem. Tālāk, 14. lēmumprojekts sagatavoties mums ir par noteikumiem numur 6 par gada balvu, gada jaunietis 2026 izdošanu. Jā, ziņošies informāri par cik bija gada skolotājs, kāpēc, lai nebūtu arī gada jaunietis 2026, lai apzinātu un godinātu aktīvākos jaunos cilvēkus novadā. Līdz šim mēs gada jaunieti tā kā sveicam mērķtiecīgs jaunietis nākotnē šajā pasākumā. Bērnu jaunatnes centrs ir kopā ar Izglītības un jaunatnes komisiju izskatījuši konceptu un sveikšanas kārtību, un tātad gada jaunietis ir galvenā balva un 5 nominācijas seko vēl šiem noteikumos paredz 5 jauniešus vēl atsevišķās kategorijās sveikt. Pieteikšanās balvai notiek no 23. marta līdz 7. aprīlim un 30. aprīlī Bērnu jaunatnes centrā speciālā pasākumā lielajā zālē tiek godināti gada jaunietis un taisni pa 2026. gadu. Komitejā ir apskatīts arī noteikumi, kas paredz mērķi, kas tiek pieteikti, kā tiek vērtēti jaunieši un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas vērtēs, tas jau ir galvenais, ne jau? Komisija. Labi. Kolēģi, vai jautājumi? Lūdzu, Man mazliet mulsina nosaukums gada jaunietis 2026, ja tas jau tiek, tad aprīlī jau tiek pieteikts. Protams, gads ir tikai ieskrējies. Kā tas? Tas ir no iepriekšējā gada un mācību gads sākās iepriekšējā 2025. gadā un ietver arī 26. gadu. Un tas būs gan nākamajā lēmuma projektā, kad vecuma cens ar februāru ministru kabineta noteikumiem un ar likumu tiek noteikts lielāks. Bet tas ir ieskats jau iepriekšējā gadā, tiek vērtēts sasniegumi no mācību gada sākuma, ne tikai no kalendārā gada sākuma. Principā pa pamatu tiek ņemts mācību gads, bet viņš netiek afišēts nosaukumā. Savu loģiku tur ir pat 26, 27. Pēc 27 un 28. Kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Arī šo nolikumu esam vienbalsīgi apstiprinājuši. Paldies, kolēģi, par diskusiju un atbalstu. Tālāk mums nākamais lēmumprojekts ir numurs 7 par noteikumiem jauniešu darbībā 2026 izdošanu. Projektu konkursu. Arī turpināšu ziņot, lai sniegtu finansiālu atbalstu Saldus novada jauniešu iniciatīvām un arī, lai rosinātu jauniešus rakstīt projektus, tādējādi piesaistot savām aktivitātēm finansējumu, ir tapis šis noteikums, noteikumu numur 7. Viens otrs deputāts jau ir bijis klāt procesā, kad tiek prezentēti rezultāti, kas ir projekta iznākums. Tātad šajā gadā no 3. marta līdz 27. martam būs iespēja uzrakstīt un jauniešiem iesniegt projektus. Tajā pašā procesā tiek paredzēts 10. martā apmācība jauniešiem. Var pieteikties no 12 līdz 25 gadu jaunieši, kas skaitās, kā jau minēju, februārī
Šai gada februārī jaunieši Latvijā ir līdz 30 gadu vecumam, bet, kad būs nākamajā gadā jauns projektā noteikumu izskatīšana, noteikti arī šis vecuma cens būs savādāks. Projekta konkursa kopējais budžets ir 4950 eiro un katram jauniešu iniciatīvai klāt ir maksimālais finansējums 400 eiro. Kā tiek izvērtēts, viss ir aprakstīts noteikumos. Ļoti jācer, ka 29 gadus veci jaunieši neapvainosies. Es ceru. Nu, skatāties. Lūdzu, Edvard, jautājums. Vai ir kādas izmaiņas no iepriekšējā gada tādas būtiskas? Būtiskākas nē, ir laikam tas, kad ir datumi savādāk mainījušies. Tikai vienīgi, jā. Vai mums tāpēc katru gadu viņi apstiprināts? Nu jā, jo katru gadu arī mazliet mainās tie termiņi, kādā iesniedz. Un ja mēs termiņiem, jā. Un ja mēs nobalsojam arī varbūt kādu citu finanšu apjomu, arī tas varētu būt mainīties. Nu, vēl, protams, kad apstiprinot šobrīd domas sēdē, tā ir iespēja publiski pastāstīt un aicināt un papildus publicitāti radīt šim pasākumam. Aigar, lūdzu. Lai labāk izprast, kas tie par projektiem, varbūt var nokomentēt, kas bija pagājušajā gadā, kas bija labākie projekti? Tā, pagājušo gadu atcerēšos, kad Blīdenes skolas jaunieši bija iesnieguši ārtelpu vides iekārtošanu, kur ārspēles glabā tādā noslēgtā kastē. Ir bijuši dabas takas izveide, tad ir meistara klase Puzuram pie pedagoga ar vārdu, kas palīdz kustību un deju soļu sabūvi. Viņi ir ļoti, ļoti dažāda un esmu bijis klāt vairākās prezentācijās, tad tā izdoma ir dažāda un man ļoti, ļoti simpatizē, kas arī ir šajā noteikumos, kad jau jaunietis nav 18 līdz 25 gadu vecs, tajā grupā ir jaunāki, jo viņiem ir jāparaksta šis līgums par finansējumu piešķiršanu projektam. Tad ir mentors, kas ir gan darbinieks strādājot ar jauniešiem vai kāds skolotājs, kad šie mentori vai skolotāji ir līdzās aizstāvēšanā un jūt līdz tiem savējiem. Man liekas, tā saite, sastaiste, kas arī viņus virza uz pareizu projektu rakstīšanu un uz prezentācijas parādīšanu. Paldies. Raksts projekts prezentē un tā gala summa jāatgādina 400 eiro. Cik par to viņi tur var mēģināt katrs to savu ideju norealizēt, tik viņam tur apmēram izdodas. Paldies, kolēģi, vēl jautājumi viedokļi. Tur replika, tur es atceros uz bijušo vērtēšanu, jau atskaitēm. Ja nav bijis iešā procesā pie tieši apstiprināšanas, tad nevienmēr ir skaidrs tas budžets, un tad varbūt es vērtējās viņa atskaitēs publiskajās arī būtu tas. It kā parādās, ka ir jābūt finanšu atskaitē, bet arī prezentācijā varbūt, jo tie vērtētāji, kas atnāk un skatās, nevienmēr ir skaidrs par kādu summu. Tas varbūt, cits varbūt ir par mazu summu izdarījis ļoti daudz, un cits līdz ar to tas, lai varētu labāk salīdzināt un spēt novērtēt šo jauniešu veikumu. To izvērtē Eduarda bērnu un jaunatnes centrā vadītāji. Viņi teica, nē, viņi iebilstajam, viņi saka, jebkurš no deputātiem, ja kādas pretenzijas ir pret projekta budžetu, tad lai nāk stāstīt, bet bērniem uzlikt uz prezentāciju smalku sadalījumu par centiem, par kapekām, viņa noraida šo priekšlikumu. Nē, šeit jau ir budžeta atskaita. Tāpat jau nolikt noteikumos, viņi jau to atskaita paši taisa. Jā, vienīgais viņi droši, ka neliek prezentācijā. Ja neliek prezentācijā, tas vienīgais. Labi. Ja klāja vairāk jautājumu, noti lūgumu balsot, kurš par. Paldies. Arī šis te mums projekta konkurss ir nolikums apstiprināts. Un nākamais lēmprojekts tad ir par projektu jaunu soļu izdalībā iesniegšanu. Jā, lūdzu, Inta. Jā. Bērnu un jaunatnes centrs ir sagatavojis projektu jaunu soļu līdzdalībā. Konkursa organizētājs ir jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, un mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgspējīgas darba ar jaunatnes sistēmas izveidi, un kas ir
man liekas, ļoti pēdējā laikā uzsvars tiek likts uz brīvprātīgo darbu, kur iesaistīties jauniešiem. Un arī viens no savas novada jauniešu domes iniciatīvām ir aktualizēt taisni šo brīvprātīgo darbu. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2. marts. Īstenošanas laiks ir no 11. maija līdz 31. oktobrim. Un ja projekts tiek apstiprināts, ko sagatavojas DJC, tad 11,000 eiro pilnībā tiek sekts no valsts budžeta finansējuma. Paldies. Lūdzu atbalstīt. Protams, atbalstīsim kolēģi jautājumu. Lūdzu, Edvard. Kas ir tas iegūstamais pasākums vai tas? Fórums, ja būtu sanākies pareizi saprot. Jā, tiks izstrādāts brīvprātīgo darba principi, vērtējums un brīvprātīgo darbu uzskaitījums, kā arī kā motivēt jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbībā. Kāds ir tas paliekošais, tātad viens ir uzskaita sistēma, kaut kā novadā mums tiks izveidota brīvprātīgā Arī, jā, bet arī, lai iet plašumā tas pats brīvprātīgo darbs. Publicitāte, jā. Un stratēģija arī būs, jā. Stratēģija. Vairāk, man liekas, runa bija par kaut kas līdzīgs. Sistēma, lai pēc tam viņi var likt iekšā, savos CV, un tad ir, lai nav tā viens raksts, tā viens tā, tad ir sistēma. Jo savā laikā es biju... Es savā laikā pati biju tā kā mentors 5 jauniešiem, kuri ar brīvprātīgo darbu gāja pie vientuļajiem cilvēkiem, bet galā arī bija tāds kārtīgs burkāns, jo aktīvākajiem 5 jauniešiem bija ceļojums uz Briseli. Liku skaisti. Labi, kolēģi, vai vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to lēmums par šo projektu mums ir apstiprināts. Paldies, Inte, tev par ziņojumiem un arī par detaļu izklāstiem. Ja? Paldies. Tālāk nākamais lēmuma projekts mums ir par projektu pašvaldības stratēģijas mājokļu politikai Boloņas pieredzi, pieteikumu iesniegšanu un īstenošanu. Ziņojums attīstības nodaļas vadītāji Inta un Brašku. Lūdzu, Inta. Labdien, deputāti, skatītāji. Tātad Saules novada pašvaldība vēlas iesniegt projektu pieteikumu atklātā projektu konkursā Eiropas pilsētu iniciatīvas pieredzes apmaiņas pasākumā City to City Exchange. Tātad projekta mērķis ir pieredzes apmaiņas brauciens par mājokļu pieejamības risinājumiem Boloņas pašvaldībā, kas renovē pašvaldībai piederošās ēkas un izveido zemu izmaksu dzīvokļus jauniešiem, tādējādi piesaistot jaunus iedzīvotājus. Tātad kopējās projekta izmaksas ir 5,000 eiro, kas ir 100% projekta finansējums. No pašvaldības nepieciešams priekšfinansējums naudas plūsmai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kolēģi, jautājumi. Viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. 18. mums ir par grozījumiem mūsu saistošos noteikumos numur 13 par pieslēgumiem ūdens un kanalizācijas sistēmām. Jā, un ziņo mums Juristīna Kripševics. Lūdzu, Vien. Labdien! Tātad kopš 2022. gada mums ir spēkā saistošie noteikumi par pašvaldību līdzfinansējumu apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Piemērojot šos noteikumus, secināts, ka būtu vēlams nedaudz pieprecizēt pieteikumu anketu, norādot tajā arī digitālos saziņas līdzekļus. Tā kā šobrīd ir jūsu apstiprināšanai saistošo noteikumu projekts, kurā ir precizēta šī pieteikuma veidlapa, iekļaujot tālruņa numuru, e-pasta adresi un arī konta numuru uzreiz. Super. Paldies, kolēģi, jautājumu. Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies ar precizējumiem, tad vienkārši esam apstiprinājuši šos te noteikumu izmaiņas. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Tālāk es aicinātu finanšu bosu Dairu Slanku uz ziņojumiem.
Un te mums ir 19. un 20. Par īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Ja? Lūdzu, Jā, tātad abi divi lēmumi ir sagatavoti pamatojoties uz saistošiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem. Pirmā gadījumā tātad uzņēmums ir radījis iepriekšējā gadā papildus 53 darba vietas savā uzņēmumā, un otrs uzņēmums biedrība tātad ir piesaistījis Eiropas finansējumu un apsaimnieko pašvaldības īpašumu. Paldies, kolēģi, jautājumu. Viedokļi, ja nav, tad lūgums balso, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Vienbalsīgi apstiprinās. Paldies, Dērta, par ziņojumiem. Tālāk 21. lēmumprojekts mums ir par mantas dāvinājumu Ukraiņas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Ja? Ziņojums Raivs Zirbs vietnieks. Labdien visiem. Ir sagatavots lēmumprojekts, tad ziedot Volkswagen Transporter kombi automašīnu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Lūdzu atbalstīt, ir atbalstīts Finanšu komitejā. Paldies, Raivs. Mēs turpinām tradīciju un cenšamies, kuru mēs spējam arī atbalstīt. Vai kolēģi jautājumi ir? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, lai nodara nākotnē mūsu dāvinājums. Tātad 22. 23. ir par acīmināšanu publiskajās izsolēs. Lūdzu. Jā, ir sagatavot divi lēmumu projekti. Acīmināšana publiskā izsolē ir izvērtēta nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai. Ir atbalstīta Finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt domas sēdē. Paldies, kolēģi. Vai jautājumi par kādiem īpašumiem vai izsolē noteikumiem? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, tad šie divi lēmumi projekti 22. 23. ir apstiprināti. Paldies, kolēģi. Un tad, ja neiebilstat, tad mums ir pēdējais palicis lielāks bloks, 24. līdz 31. lēmumu projekti atsevišķināšana pirkuma tiesīgajām personām. Ja? Kolēģi, vai ir jautājumi par kādiem īpašumiem vai personām? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par. Paldies, tad arī šo bloku mēs esam apstiprinājuši. Paldies, kolēģi. Līdz ar to es paziņoju, kad esam izskatījuši domas sēdē visus sagatavotos lēmumu projektus, kurus esam iekļaujuši darba kārtībā. Un līdz ar to paziņoju, ka domas sēde ir slēgta. Paldies jums par darbu. Tiekamies nākamā mēnesī. Paldies jums.